Tā, skatāmies nākamo interesanto uzdevumu. Un uzdevums numur 4. Problēma ir tāda, tad redzam, ka mums ir jāizpēta, vai tie, kas ir dzimuši pēc 91. gada, pelna vairāk, ieņem vairāk. Lai to izdarītu, ir jāpaņem otrā tabula. Otrajā tabulā ir dzimšanas datumi. Un tātad, zinot dzimšanas datumu, var, protams, noteikt arī gadu. Un līdz ar to mums ir, tagad ir vienkāršāk to izpildīt. Kā mēs to darīsim? Mēs skatīsimies uz šo te vārdu uzvārdu šajā stabiņā, meklēsim viņu šeit, lai noteiktu pareizo gadu, un pēc tam izvēlētos, vai šis gads ir pirms vai pēc 91. gada. Tad tas, kas ir prasīt uzdevumā. Mēs to pamēģināsim izdarīt ar vienu stabiņu. Šeit būs viens stabiņš, kuru mēs sauksim pirms pēc. Un ar šī stabiņa palīdzību mēs mēģināsim veikt to aprēķinu. Man ir vajadzīgs šīs stabiņš, lai vēlāk iemestu viņu pivot tablā un palūgt, lai pivot table apkopo ieņēmumus pret šo stabiņu. Tad šeit būs tikai divas vērtības, pirms pēc. Tā kā man tur būs loģiskā darbība, pēc lielāks vai mazāks par 91. gadu, es uzreiz sākšu ar if funkciju. Piebrauksim tuvāk. Tālūk, ja? Pavērstu tuvāk šeit. Man ir divas tabulas. Viena tabula saucās F darījumi, otra tabula saucās D darbinieki. Tad rakstam šeit ifu. Kāds ir ifs? Ifs ir ļoti vienkārši. Gads no šī datuma. Tad kā dabūt gadu no datuma, mēs to visu zinām. Tā ir funkcija year. Kas notiek tālāk? Tālāk notiek pats jautrākais. Kā dabūt šo gadu, ja mans uzmeklēšanas kritērijs ir nevis viens stabiņš, kā tas bija iepriekšējos uzdevumos, bet divi stabiņi. Un šeit es izmantošu nelielu čītu. Tad es paņemšu indeks funkciju, un mūsu sākums indeks funkcijai ir ļoti vienkārši. Nekas šeit nemainās. Tad, ko es pasaku indeks funkcijai, ka lūk, man ir stabiņš dzimšanas datums no tabulas D darbinieki, un es gribētu tad atrast vajadzīgo datumu šeit. Tas ir labi. Tālāk. Kā es izvēlēšos rindu? Protams, ka tas ir match, bet tagad paturam prātā, ka mums ir divi nosacījumi – vārds un uzvārds. Tagad skatāmies, kā izskatīsies mans kritērijs. Es rakstīšu, ka lookup value ir nevis uzvārds un vārds atsevišķi, bet ka tas ir uzvārds and vārds. Tad, ko es šeit daru? Šeit es savienoju savā starpā uzvārdu un vārdu. Tā, pagad, jābūt vārdam. Vārds. Tagad ejam tālāk. Tālāk kļūst vēl jautrāk. Kur man to meklēt? Kur man meklēt šo savienojumu? Uzvārds un vārds. Kur to jāmeklē? To ir jāmeklē tabulā darbinieki, bet atkal nevis vienā stabiņā uzvārds. Bet tagad skatāmies, mēs paņemam visu stabiņu uzvārds no tabulas darbinieki un salīmējam ar visu stabiņu vārds kolonā tabulā darbinieki. Tālāk pieliekam 0, jo mēs tā mečā daram, un aizveram iekau. Tā arī var darīt. Jūs arī varat salīmēt savā starpā tabulas. Tagad skatāmies, kas notiek match funkcijā. Match funkcija paņem vārdu uzvārdu salīmē kopā, un tad sameklē visu arī divos stabiņos, kuri ir salīmēti kopā. Aizveram iekau priekš indeks, aizveram iekau priekš year, uzrakstam manu kritēriju lielāks par 91. gadu, un tad ir atbildes. Tātad, ja tas ir lielāks, tad mēs rakstam pēc. Ja tas ir mazāks, mēs rakstam pirms. Šādi. Ctrl-Shift-Enter, protams, jo match funkcija izpilda masīvu darbību. Ctrl-Shift-Enter, un lūk, vienā stabiņā esam dabūjuši kaudzi ar pēc, pirms, un tagad varam ar Alt-NV izpildīt mūsu pēdējo soli, iemest pirms, pēc rindās un ieņēmumus parādīt blakus. Un mēs redzam, ka tiešām priekšniekam ir taisnība, pēc 91. gada
pelna vairāk nekā pirms